Čau, mīļās meitenes, atkal manā YouTube kanālā. Šodien es gribu jums pastāstīt par šo te brīnumu Lipsenses ilgnoturīgo lūpkrāsu. Tiešām tas ir brīnums. Es līdz tam, kamēr es nebiju to izmēģinājis, es neticēju, ka lūpkrāsa var būt tik ilgnoturīga līdz pat 12 stundām. Neskatoties uz to, ka tu vari sportot, tu vari peldēt, tu vari skūpstīties, ēst, dzert, nezinu, bužināties, bučot mājdzīvniekus, mīļot bērnus ar spilgti uzkrāsotām lūpām, un nekas, tiešām nekas nekur nenosmērēsies, neizplūdīs. Tas tiešām ir brīnums, un tas tiešām strādā. Kas tad šo ilgnoturību mums nodrošina? Šeit ir divi veidi lūpu spīdumi, matējošais un spīdīgais. Ir pati ilgnoturīgā lūpkrāsa un ir lūpkrāsas noņēmējs. Tad tuvāk es pastāstīšu par pašu lūpkrāsu. Lipsenses lūpkrāsas ir pieejams 12 piesātinātos brīnišķīgos pigmentētos toņos. Toņus savā starpā ir iespējams miksēt, veidojot dažādus ombre tēlus. Lūpkrāsa ir tiešām ilgnoturīga, uz lūpām tā ir jāuzklāja 3 kārtās, bet tā noteikti nesaglabās savu efektivitāti bez lūpu spīdumu. Visi Lipsenses produkti satura dažādas kopjošas vielas, tas ir bišu vasks, šīs sviests, vitamīns E, kas noteikti rūpēsies par tavām lūpām, mitrinās lūpas, lūpkrāsa noteikti nesausina lūpas. Tas, kas man ļoti patika, un es īstenībā baidījos pirmo reizi, kad es noņēmu lūpkrāsu, vai lūpas nepaliks sarkanas. Jūs noteikti esat ievērojuši tās meitenes, kas ir lietojuši, teiksim, ilgnoturīgās lūpkrāsas, ka bieži vien šis sarkanais pigments ir ieēdies lūpu ādā pat tad, kad lūpkrāsa ir noņemta. Ar Lipsensi tiešām nekas tāds nenotika. Ar noņēmēju smuki noņēmu lūpkrāsu, un lūpas bija pilnīgi manā dabiskajā tonī. Negrams nebija klāt nekādas sarkana toņa, tas man vienkārši apbūra. Lipsensi ir arī ļoti ekonomiski iegādāties, jo tā ir jāatjauno tiešām nedaudz. Protams, vēlams ir Lipsenses lūpkrāsu dienas laikā arī nedaudz atjaunot. Teiksim, protams, atkarīgs ir viss, ko jūs darat, cik bieži jūs ēdat, dzerat, cik bieži uz lūpām tiek kaut kāds mitrums. Ātrāk lūpkrāsa nedaudz tā kā nogāja nost tieši šajā vietiņā, kur sākas tā kā gļotāda, kur sākas mitrākā vieta. Tā kā mutes iekšējā pusītē. Šajā vietiņā lūpkrāsa tā kā noēdās ātrāk, bet tas ir pilnīgi vienkārši to atjaunot un neprasa nekādu piepūli salīdzinoši, teiksim, kā ar jebkuru parasto lūpkrāsu. Tieši paša lūpkrāsas uzklāšana varbūt nedaudz aizņem ilgāku laiku nekā, teiksim, ar parastu lūpkrāsu uzkrāsojot lūpas. Lūpkrāsa ir jāuzklāja 3 slāņos, un katram slānītim ir jāļauj nožūt 3 līdz 5 sekundes. Lūpām ir jābūt pirms tam tīrām, tām nedrīkst būt virsū nekāda lūpu balzāmi, nekādas eļas. Tad efekts būs perfektākais un visilgnoturīgākais. Nākamais vissvarīgākais solis ir lūpu spīdums. Lūpu spīdumi ir pieejami 2, spīdīgais un matētais. Tad, kādu rezultātu tu vēlies? Lūpu spīdums īstenībā ir atslēga uz Lipsenses ilgnoturību. Tātad šīs lūpkrāsas sastāvdaļas kombinācijā ar lūpu spīdumu dod šo te ilgnoturību. Lūpkrāsa kopā ar lūpu spīdumu ir jālieto obligāti, pat lūpkrāsa ir ļoti lipīga. Es varu pačakstēt, ka es mēģināju testēt Lipsenses lūpkrāsu arī ar citiem lūpu spīdumiem un lūpu balzāmiem, ne tikai ar šiem, kas nāk komplektā, un varu teikt, ka efekts bija. Lipsenses strādā arī ar citiem lūpu spīdumiem. Man ļoti labi strādāja ar Lipsenses lūpkrāsu, teiksim, šis te lūpu balzāms, kas ir tāds diezgan pašķidrs. Efekts bija tikpat labs kā ar lūpu spīdumu, tādā ziņā, ja, teiksim, varbūt tu nevēlies tērēties, vai varbūt tu vēlies iegādāties tikai lūpkrāsu, un tev ir kāds mīļākais caurspīdīgais lūpu spīdums, tu droši vari to mēģināt kombinēt kopā. Un tas pats ir arī ar Lipsenses lūpkrāsas noņēmēju. Es, teiksim, testēju noņemt lūpkrāsu ar micerālo ūdeni, kas ir kopā
tā kā ar eļļu, ar argānu eļļu divās fāzēs, un micerālam ūdenim ir rakstīts virsū, ka tas noņem ūdens noturīgo kosmētiku. Rezultāts nebija. Es diezgan stipri bērzēju savus lūpas, un tas nenoņēma īstenībā gandrīz neko. Bet ar eļļas bāzes noņēmēju viss bija kārtībā. Es izmēģināju arī, teiksim, šī nagu eļļiņa man bija aizķērsies no esences. Rezultāts ir arī tieši tāds pats. Eļļiņa ļoti labi noņem šo te Lipsenses lūpu krāsu, un naudiņās tā ir daudz lētāka. Tā paliek tavā ziņā, ko tu izvēlēsies, vai tu izvēlēsies visu komplektu. Protams, tas ir daudz dārgāk, vai varbūt tu vari izvēlēties savu mīļāko Lipsenses lūpkrāsas toni un mēģināt meklēt dažādus produktus, kas varētu tev derēt kombinācijā ar Lipsenses lūpkrāsu, bet tas ir atkal jāmeklē un jāsaprot, kas tad īsti tev dara. Tādēļ man labāk patīk izvēlēties visu komplektu, to ērti paņemt līdzi somiņā, ir skaisti iepakojumi un ir ērti lietojami. Tagad es jums parādīšu tuvāk, kā darbojas Lipsenses lūpkrāsa. Tātad pirmais nosacījums bija noņemt visu lieko no lūpām, un es notīru savas lūpas. Paņemšu smuglīt tuvāk, lai es varu visu kārtīgi notīrīt. Man bija lūpu krāsa. Galvenais, lai lūpas būtu sausas un tīras. Nākamais solis, es ņemu Lipsenses lūpu krāsu un kārtīgi to sakratu. Tas ir ļoti svarīgs solis. Man pašai personīgi patīk to ņemt ar slīpo otiņu un vispirms uzvilkt kontūru. Tātad es paņemu produktu uz slīpās otiņas, šādi te. Un velku kontūru. Tad, kad lūpkrāsas kontūru es esmu uzklājusi, es ņēmu pašu lūpkrāsu. Svarīgi ir ievērot pareizu virzienu. Lūpkrāsu nevar krāsot turpu šurpu, bet ir jākrāso no kaktiņa. Es krāsoju no kaktiņa uz vidu, no otra kaktiņa uz vidu, un viducīša augšējai lūpai uz ārmalu, un atkal otrā pusītē no viducīša uz ārmaliņu. Tad nos priekšu. Nepieciešams tādēļ, lai tonis kļūtu pēc iespējas intensīvāks un tuvāks tonim, kas ir šajā te tūbiņā. Sajūta diezgan ir liktīga šajā brīdī, noteikti bez spīduma nekur nedrīkst doties. Šodien es gribu izmēģināt uzkrāsot spīdīgo lūpu spīdumu. Man efekts patīk labāk ar spīdīgo, un tad paskatīsimies, kā tā strādā. Man starp citu ir tonis Blue Red, klasiski sarkans sulīgs tonis. Tiešām sajūta ir ļoti laba. Pirmajā kārtā, kad tiek uzklāta lūpkrāsa, var būt nedaudz tāda kā kņudinoša sajūta. Tas ir dēļ kosmētikā pievienotā alkohola. Tas noņems arī baktērijas no jūsu lūpām, un tas nav nekas slikts. Arī atslēga, kādēļ Lipsenses lūpkrāsa ir tik noturīga. Un tad varam paņemt lupatiņu un paskatīties, vai tad tiešām mums nekas nepaliek uz baltās drāniņas. Tiešām. Redziet? Balts. Fantastiski. Redziet? Kā? Es tiešām varu jums ieteikt šo te lūpkrāsu pamēģināt.
tiešām perfekts līdzeklis. Man ir sagatavot vēl balta krūzīte. Paskatīsimies, kas notiks ar to. Krūzīte ir balta. Tiešām brīnumaini. Efekts ir tā, noteikti 100% strādā. Kā jau es minēju, perfekts līdzeklis kaut kādos saviesīgos pasākumos, vakariņās, kad ir jāizskatās perfekti un nav laika domāt par to, vai lopkrāsa nav gadījumā trāpījusies uz zobiem vai kaut kur izsmērējusies. Lipsense tiešām jūs nepievils. Par Lipsenses cenām šobrīd norisinās akcija. Dodies uz Lipsenses mājaslapas, apakšā atstāšu linku. Tur šo te komplektu šobrīd var iegādāties par 49 eiro. Ierastā cena ir 62 eiro. Manuprāt, ļoti izdevīgi iegādāties. Un atsevišķi katrs produktiņš maksā, tātad lūpkrāsas cena ir 28 eiro. Spīduma cena ir 23 eiro un noņēmēja cena ir 11 eiro. Bet, kā jau es minēju, ja tu negribi tērēties pārāk un tev tiešām ļoti kārojas Lipsenses lūpkrāsu, tu vari iegādāties Lipsenses lūpkrāsu vienu pašu un mēģināt testēt to, ar kuru tavu mīļāko lūpu spīdumu vai kādu kopjošo eļļu tā sadara kopā. Es ceru, ka es esmu jūs iedvesmojusi pamēģināt Lipsenses lūpkrāsas, nebaidīties no tām. Arī es pati vēlos iegādāties vēl vairākus Lipsenses skaistos un piesātinātos toņus. Nāc un droši seko man Instagramā, Facebookā, Twitterī. Arī YouTube, droši raksti komentāros, raksti jautājumus par Lipsensi. Es atstāšu lejā linkus uz Lipsenses veikalu, kā arī, kur tu vari sekot Lipsensei internetā. Un tiekamies jau pavisam drīz manā nākamajā video. Čau!